2028. gadā, kad Ventspils muzejs svinēs savu 100-gadi, Ventspils Livonijas ordeņa pils 2. stāvā plānots atklāt atjaunoto ekspozīciju, kas vēsta par pašas pils un Ventspils novada vēsturi. Muzejs parakstījis nodomu protokolu par ekspozīcijas redizaina projekta īstenošanu ar dizaina studiju H2E, kas savulaik izstrādāja arī esošo 2. stāva ekspozīciju. Ekspozīcijas atjaunošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Kopējais projekta apjoms ir vairāk kā 1 000 000 eiro, un šī projekta ietveros mēs veiksim Livonijas ordeņa pils konservējošo restaurāciju, jo telpas ir pakļautas gan fiziskajam nodilumam, gan klimata izmaiņām un klimata šīm te problēmām, kas rodas telpās. Bet pats lielākais darbs mums būs jaunā ekspozīcija. Jaunā nosacīti, jo pamats tiek saglabāts esošais, kas ir ļoti augstvērtīgs. Kopš pils uzcelšanas tieši 2. stāvā noritējusi tās iemītnieku galvenā dzīve, bet mūsdienās šīs telpas bija pēdējās, kas vēra durvis apmeklētājiem pēc pils restaurācijas. Pili atjaunojot 2000. gadu sākumā, tad izveidojās tāda situācija, ka bija 1. stāvs atjaunots, tornis un 3. stāvs. Un vidū bija tāda absolūti neatjaunota telpa, ļoti ilgstoši, līdz pat 2011. gadam. Arī toreiz ekspozīcijas izveidē pils 2. stāvā tika piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Un 2012. gadā durvis vēra ekspozīcija 2. stāva, kas bija veltīta gan šīm telpām, gan arī varai Ventspilī un Ventspils novadā, faktiski Ziemeļkurzemē. Ekspozīciju papildinās nevien modernas tehnoloģijas, bet arī jaunatklāti vēstures fakti. 14. un 15. gadsimts Ventspils komturēja. Ar ko viņš šeit nodarbojās? Mēs zinām, tur noteikti lauksaimniecība, zveja, tirdzniecība, pilsētā amatniecība. Kas ir tas īpašais? Un izrādās, ka tas īpašais ir tas, ka Ventspils komturēja ir medību piekūnu piegādātāju. Tas bija tāds mazs pārsteigums, kas ilgi gulējis vēstures avotos, tagad celts augšā, un mēs mēģināsim to arī integrēt šajā jaunajā ekspozīcijā, šo stāstu. Ekspozīcijas autori meklē radošus risinājumus, kā apmeklētājiem saistoši izstāstīt pils un pilsētas vēsturi. Katrai telpai būs savs skaņu celiņš, lai mums nav ekspozīcijas apskata klusumā, bet tad laikmeta balss tiek izteikta arī caur skaņu. Es negribu atklāt visas detaļas, lai tas ir pārsteigums, bet ir vairākas tādas nianses, ar ko mēs kopā ar vēsturniekiem esam izstrādājuši, kas piešķir tādu nedaudz brīnuma noskaņu. Atjaunotā ekspozīcija solās būt saistoša arī muzeja mazākajiem apmeklētājiem. Tās ir vairāk tādas analogas lietas, kur ir mazāk varbūt mūsdienu tehnoloģijas, kur ir izmantotas, kur vairāk ir analogās lietas. Un to arī pētījumi pierāda. Ja tu līdzdarbojies kaut kādas informācijas atklāšanai, tad tā informācija arī 90% no tās informācijas tu atcerēsies pēc nedēļas. Ja? Salīdzinot ar to, ja tu kaut ko izlasi, ja, tad tu tikai atceries 20% no tā. Es vispār uzskatu, ka tas muzejs, kur neko nevar rokām aiztikt, tas ir slikts muzejs. Ja, jo daudz cilvēku jau ir taktīliķi. Viņam vajag pataustīt, saprast, kā tas viss darbojās. Un, protams, arī, ja mēs runājam par iekļaujošu vidi, ja, par ko mēs esam domājuši vienmēr veidojot ekspozīcijas, tas ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Ja, un šiem cilvēkiem arī vajag dot iespēju saprast un uztvert to informāciju, un līdz ar to ir dažādi veidi un līdzekļi, kā to panākt. Darbs pie ekspozīcijas atjaunošanas turpināsies līdz nākamā gada beigām. Mēs plānojam šo 2028. gadu pavadīt 100-gades zīmē, un visa gada garumā būs dažādi pasākumi un notikumi, un jaunās ekspozīcijas atvēršana būs kā ļoti skaists 100-gades iesākums. Šobrīd turpinās arī jaunas ekspozīcijas izveide pils tornī. Tā vēstīs par Ventspils vēsturi no 13. līdz 19. gadsimtam, un apmeklētājus gaidīs jau šī gada septembrī.